Sveiki, mīļie draugi! Es mūs sveicu ar februāra iestāšanos. Es mūs sveicu ar februāra iestāšanos. Pēdējais ziemas mēnesis. Kā jūs mani dzirdat? Pasakat lūdzu, kā jūs mani dzirdat. Lūdzu, kāds uzrakstat. Super, mani dzirdat. Aiz loga vēl ir ziema, bet es zinu, ka mēs jau šitien domājam par pavasari. Pasties. Tik spilgta saule, ka gribas iet ārā un liekas, tūlīt jau viss jau sākās. Bet, mīļie draugi, februāris vēl ir trikī mēnesis, un par to es šodien gribu ar tevi parunāt. Februāris ir pēdējais ziemas mēnesis. Bet pirms mēs vēl skrienam pavasarī, februāris ir jānodzīvo gudri. Ko es ar to domāju? Mīļie draugi, mūsu platuma grādos Latvijā ir ziema. Tikko mums bija augstākās naktis, gandrīz -30 grādi citviet Latvijā. Tieši, kur es biju, mums bija 26 maksimums, mīnusā. Mums ir augsti šeit. Mēs piedzīvojam sezonalitāti mūsu platuma grādos. Un tas nozīmē, ka mums pilnībā atšķirās tas, kā dzīvo mūsu ķermenis. Viņš pilnībā atšķirās no tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir Tenerifē, Balī un visur, kur citur, kur Spānijā, kur ļoti spoži spīd saule, kur var pieiet un noplēst mandarīnas un apelsīnas. Šeit tā nav, mums ir ziema. Un, mīļās sievietes, mums ir jāmāk dzīvot sezonāli gudri. Es zinu, ka neviens mūs nav mācījis tajā. Zinu. Un šodien par to parunāsim. Ko no mums sagaida ķermenis februārī? Janvārī es tev atgādināju, ka tas ir mēnesis par nervu sistēmu. Un es tev gribu teikt, ka es nepamanīju, kā. Bet janvārī es mega daudz ko izdarīju. Un tikai tāpēc, ka es fokusējos uz svarīgāko. Man it kā bija darbiņi, ko man ļoti patīk darīt. Un es viņus darīju, bet domāju par to, par ko mans ķermenis visvairāk tagad rūpējās. Par ko ķermenis domās februārī. Tā kā man tagad būs februāra prognozes. Daudzas sievietes šajā laikā, un īpaši februārī, jūtas nogurušākas, emocionālākas. Man gribas teikt, kaut kur liekas, ka depresīvākas. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tā uzvedās mūsu nervu sistēma. Februāris vēl ir laiks, kad gribas klusumu, mieru, nevis mērķus, ejam, gāzīsim kalnus. Mīļie draugi, februāris vēl nav par to. Pat ja ar prātu mums to rada ārējie apstākļi, vide un cilvēki, kuriem mēs sekojam arī sociālos tīklos, ja tu ieklausies ķermenī, viņš joprojām grib uzvilkt vilnas biksiņas un ietīties siltā segā. Un tagad es pastāstīšu, kāpēc ir tā. Nervu sistēma februārī ir nogurusi no augstuma. Kāpēc nervu sistēma kļūst jutīgāka ziemā? Skaidroju fizioloģiju. Augstums cilvēkam nozīmē muskuļu saspringumu, plecu, kakla un diafragmas savilkumu un seklāku elpošanu. Tā ir simpātiskā nervu sistēma. Tas ir viņas signāls, kas saka, nav droši un ir jātaupa resursu un enerģiju. Tā pa kādiem gāztiem kalniem mēs varam runāt, ja mūsu ķermenis reaģē tā. 3, 4, 5 kafijas krūzītes dienā tevi neglābs. Tas tikai vēl vairāk ievedīs ķermeņa iekšējos procesus dziļajos iekaisumos. Nu redz, tāpēc, ka ķermenis reaģē savādāk. 3 signāli, kas nomierina nervu sistēmu ziemā. Tie ir ļoti vienkārši, un ja mēs domājam par to, piedomājam un sev to iedodam, mums ļoti labi izdodas sadarboties ar ķermeni. Nu, to es piedzīvoju janvārī. Man bija šitāds darba saraksts, ko es izdarīju. Vispār necenšoties to izdarīt. Tāpēc, mīļie draugi, stāstu jums, ka februārī vēl ķermenis uzvedās ļoti līdzīgi. Tātad, kas ir šie 3 signāli? Pirmais, tas ir siltums. Siltums. Siltumā nervu sistēma atslāpst. Tu iedod caur ķermeni nervu sistēmai signālu ir droši.
atslāpstu muguras lejas daļa, kas vienmēr šīs sāpes signalizē par to, ka man nav droši pasaulē. Es pati piedzīvoju arī to brīžiem janvārī, un ne tikai vispār pa dzīvi zinu, jebkuras sāpes, tic man. Tālāk, kas ir šis siltums, ko mēs sev varam iedot? Ļoti, ļoti vienkārši. Silts ēdiens visu pirms. Pat, ja liekas, ka jau ir pavasars, neskrien šobrīd attīrīties, badoties, detoksus kaut kādus veikt. Es tev no sirds iesaku, neskrien, jo tavas nervu sistēma ar tevi vēl nesadarbojās. Iedod visu pirms šomēnes vēl siltumu. Silts ēdiens numur 1. Man ļoti garšo zaļās sulas. Nu ļoti. Es vispār esmu selerijas fans. Apgāzīšu visus tavus kāpēc nē, ar visiem maniem kāpēc jā, bet, mīļa draugi, tagad ziemā es nevaru ciest, ja man ir kaut kas augsts no rīta. Man gribās siltas brokastis, pusdienas un arī vakariņas. Kāpēc? Jo tā strādā mana nervu sistēma. Silti dzērieni. Nu, mūsu platumgrados mēs esam tēju cilvēki. Tāpēc mēs vasarā vācam augus, tāpēc mēs tagad dzeram tējas. Es jau esmu izdzērusi to, ko es biju savākusi. Un jau dzeru to, ko es biju savākusi pagājuši gadu, ko nebiju izlietojis pagājuši ziemu. Nu, kaut kāds tāds cikls man ir. Un starp citu šodien man atradīs viens tējas, ko es pasūtīju, pēc tam jums parādīšu. Ekoloģiski audzēts Latvijā, ļoti forši tāda salikuma. Un vēl, mīļie, silta vide. Silta vide. Bez pirts Latvijā es nezinu kā. Tas ir ļoti grūti. Jo tā pirtiņas siltums ieslēdz iekšā burtiski to, liekas, ka saule ir uzspīdējusi iekšpusē. Nu, nav sakritība. Tā tas strādā. Tāpēc silts ēdiens patiešo iedarbojās ar vagus nervu. Kas tas ir, esmu stāstījis jau visos kvantu lēcienas projektos. Otrais punkts, mīļās meitenes, tie ir tauki. Un tās nav kalorijas. Par to vispār šobrīd neiet runa. Tauki, labie tauki, kas ir nepieciešami, kā teikt, ieļot mūsu visu iekšējo organismu. Tauki nav ienaidnieks mums ziemā, mīļās meitenes. Man bija komentārs pagājušajā nedēļā, kad es dalījos par akniņām, man ir recepte sociālos tīklos, kā te var uztaisīt aknu pastēti, kas ir arī par taukiem. Bet man komentēja meiteni, ka ja es ēdu gaļu, tad jau manus nervu impulsus ir parazīti, iemītnieki dažādāki, doma bija par parazītiem. Es apsēdos, tāda diezgan šokējoša, bet tāpat laikā ļoti labi saprotu šo teoriju. Mīļa draugi, tauki un gaļa mums nav ienaidnieks. Zīvis, kas ir olbaltumvielas, mums nav ienaidnieks. Ja mums pareizi strādā viss mūsu organisms un īpaši gremošanas sistēma. Lūdzu, sākam to apgūt. Ja jums ziemā nebūs, mīļās sievietes, tauku, jūsu āda būs sausa, sāpīga, plaisājoša, sāpēs kuņģis, putīsies vēders. Šodien es par to tagad stāstu. Tas būs īsi. Es gribu līdz 30 minūtēm visā iekļauties. Lūk, kur ir tauku vēl noslēpums? Tas ir par žultspūsli, par žults ražošanu. Līdz tikšu tālāk pie gremošanas. Jo trešais punkts, kas atslābina nervu sistēmu, ir miers. Ja tu tai dod mieru. Un pagājušajā mēnesī savā bezmaksas Telegram kanālā es rādīju to, kā es apturēju herpes vīrusu caur nervu sistēmu. Zinot to, ka nervu sistēma pilnīgi visu regulē mūsu organismā. Tur tu arī vari paskatīties tips and tricks no manis. Tāpēc, mīļie draugi, šajā sezonā mums ziemā uztais eksperimentu ar to, ja tu dienā ēd 3 ēdienreizes tikai augstus salātus un augstus smūtijus. Uztais eksperimentu, kā tu jutīsies? Jo es esmu šo lietu fans, bet tikai ne ziemā. Esmu pati veikuši šos eksperimentus un tāpēc ar tevi tajā dalos. Lūk, tātad nervu sistēma ir pats pirmais. Tikko bija 3 punkti, kā mēs viņu varam nomierināt. Mīļie draugi, tas ir svarīgi februārī. Tālāk, ziema, nervu sistēma ietekmē gremošanu. Kāpēc viņa ir tik cieši saistīta? Tagad pavisam īsi par šo. Kas notiek gremošanas visā procesā? Augstumā. Augstums izraisa 3 lietas. Asinsvadu sašaurināšanās. Tātad, ko tas nozīmē? Mazāk asins plūsmu gremošanas orgānos. Vienkārši loģiski. Un mazāk signālu žults
veidošanai un izdalē. Un te ir, mīļie, parazītu teoriju piekritēji galvenais noslēpums, kas mums ir jāmāca cilvēkiem, tiem, kam veselība ir top numur 1 un kas aizraujās ar to, lai izglītotu cilvēkus arī sociālos tīklos. Šobrīd dzīt tevi attīrīties ir tā kā pilnīgi pretdabīgi taviem iekšējiem cikliem. Jo no augstuma tev jau tā žults ir bieza, tātad tā neplūst brīvi un nevar veikt tādus kvalitatīvus dabīgā organisma attīrīšanās procesus. Jā, mēs varam gāzt iekšā kaudzi uzturu bagātinātājus, ar ko nodarbojās ļoti daudz reklamējot šo procesu, bet, mīļie draugi, fizioloģiski februārī ķermenis saka kuš un saka stop. Es to gribu teikt, ka manā slēgtajā grupā, kanālā, kurš esmu katru mēnesi ar meitenēm, jau janvārī sāk iet nost liekie kilogrami ar siltu ēdienu, ar pareizām šķiedrvielām janvārī, februārī, decembrī. Tātad mēs protam iedarbināt dabīgos procesus gremošanas, lai vispārējais skaisti pats strādātu. To mēs varam izdarīt ikdienā ar savu uzturu, ar to, ko mēs ēdam, to, ko mēs dzeram un to, kā mēs kustamies. Arī sporta klubs nedara visām sievietēm. Nedara. Viss atkarīgs no tavas nervu sistēmas un to, kā viņi strādā īpaši ziemā. To var arī pārbaudīt, kad tu veic pārbaudes vairogdziedzeriem, kā strādā tavi hormoni. Līdz ar to var saprast, kā strādā tavas virsnieres. Vai viņas ir totālā izsīkuma stadijā, varbūt viņas ir vidus izsīkuma stadijā, jo tiem, kam ir ārkārtīgi noslogot nervu sistēmu, sporta klubs izdara tikai ļaunumu. Tu nodari pāri savam organismam. Par to šodien ir viss tas, mīļās, un tas vēl ir viss par februāri, par šo ziemas mēnesi. Lūk, un tad, kad rezultātā žults kļūst biezāka un lēnāka, es jau minēju, ziemā mēs varam biežāk redzēt to, ka vēders pūšās, ir smaguma sajūta, ir sausa āda, paliek pleķaina sausa āda, arī šeit, arī uz papēžiem. Kas tas ir pa signālu? Ne to, ka tu esi parazītu pārņemts cilvēks, muļķības. Tas ir par to, ka tev ir sastingusi žults plūsma, un viņa ir jāiedarbina. Viņa atkal dabīgā veidā ir jāzina un jāprot, kā regulēt šos procesus. Lai atkal būtu viss tas, ko mēs tikko runājām, ko augstums izraisa pretēji. Asinsvadi paplašinās, apasiņojās visi tevi orgāni, žults plūsmā labi strādā, plūst, un tava gremošanas sistēma strādā kā pulkstenīts arī ziemā. Un ziemā, mīļās meitenes un puiši arī, kas skatās, ziemā arī ir tas, kad mēs slikti varam panest taukus. Un te nav problēma taukos, jo taukus, kā tu saproti, ir vajadzīgi mums. Problēma ir žults plūsmā. Tāpēc, ja tauki rada mieru manai nervu sistēmai, tad es tev stāstu, ka tauki ir vajadzīgi tavai žults plūsmai. Tauki nav ienaidnieks. No taukiem neaug augsts holesterīns. Arī holesterīns ir stāsts par žults plūsmu. Kā to sakārtot un kā to savest kārtībā. Tie ir mani galvenie tādi uzdevumi, ar ko es darbojos arī ar meitenēm savā slēgtajā grupā Telegram kanālā. Lūk, meitenes, ko es parādīju? Šobrīd parādīju saiti. Es tev parādīju konkrētu asi, kā strādā emocijas, tātad nervu sistēma, gremošana un āda. Skaistums, mūsu skaistums, mīļās. Āda ir patiešo saistīta ar to, kas notiek ar mums iekšā. Un man šodien ir viesis. Es iekļāvos 15 minūtēs, lai ar Lauru tagad mēs parunātu pārējās 15 minūtes. Mēs parunāsim par ādu, mīļās meitenes. Laura, kur tu esi? Sāc lūdzu pieslēgties man. Sāc pieslēgties. Kamēr Laura pieslēdzās, es atgādinu tātad, ko es parādīju tev. Ko mīl nervu sistēma ziemā, februārs vēl ir ziema, un ko dara žults. Žults arī mīl to pašu siltumu, Ieaktivizēt savu parasimpātisko nervu sistēmu. Tas nozīmē, man ir droši.
Un par to mēs arī pašas ikdienā varam rūpēties. Tā, Lauriņ, tu esi! Bravo, mums izdevās. Nu, ko, mīļā, man bija tāds mazs ievads par februāru, par to, kas ir būtiski un svarīgi sievietes organismam, lai mēs jau neskrienam pasties pavasarī, gribu pavasarī. Un es te, Lauriņ, uzaicināju tāpēc, ka tu radi kolosālu kosmētiku. Man pašai šobrīd stāv 2 produkti. Zini, kāpēc? Es tev to pateikšu. Zini, ko es daru ar tavu krēmu? Kamēr tu runāsi. Man būs aromaterapija. Es uzspiedīšu nedaudz tavu burvīgo krēmu. Tas ir dienas krēms mitrinošais. Jo ziemā, Lauriņ, tava kosmētika atgādina par vasaru, par pļavām. Un tikmēr, kamēr liec uz sejas krēmu, es vienmēr, tā kā mana aromstunda. Tā kā, mīļā, es tev aicinu tagad pievienoties man un lūdzu pastāsti, ko īsti nozīmē svaigā kosmētika, ar ko tā atšķirās no klasiskās, un kā tad mūsu āda reaģē. Nu, sveiki visiem, es noklausījos tavu brīnišķīgo stāstu ievadu, un es visu laiku klausījos, un es domāju, ja man redzētu, tad visu laiku būtu šitā, vai kāpēc es klaunu galvu, ka man tā pat neviens neredz. Bet, jā, tātad es esmu Laura Roz, kas man vēl nav redzējis, un es rādu dabīgu svaigo kosmētiku, un šeit ir runa par tādu, zinām, dabīgu kosmētiku jau, kas ir dabīga kosmētika, mēs zinām, principā jau visi. Atšķirības, es domāju, ka arī zinām, bet ar ko tad tā ir tāda svaigā kosmētika, tā ir tāda savā ziņā daļa no dabīgas kosmētikas, tā tāda filozofija, varētu teikt, jo no parastās, vai arī, ja mēs nesadalām pilnīgi to sintētisko kosmētiku, bet pat sadalām dabīgo kosmētiku un svaigo kosmētiku, tad tas, ko es daru, vai to, ko es nedaru savā kosmētikā, nelieku iekšā. Es minimizēju visus, cik vien iespējams stabilizatorus, struktūru veidotājus, konservantus, kādus vēl emulgatorus, procentus, nu viss, kas ir tā kā tās papildu vielas, kas it kā veido to, rada to kosmētikai, ko viņi dara? Viņi dara drošību, viņi dara stabilitāti, lai gadiem tur ilgi, viņi tur nemaina savu, neatslāņojās, tāpēc, lai viņi derīgi tur gadu 2 vai tam līdzīgas lietas, ja. To dara viss šīs, ko es nosaucu. Es lieku, cik vien iespējams minimāli, jo manā uztverē, jo dabīga, teiksim, tīru eļa manā uztverē būtu vislabāk, vai nezinu, tīra ziedonens, bet man nepietiek pašai ar to. Man pašai prasās gan tas krēmu struktūru, gan salikt kopā, un gan tas serumiņš un hialurons, lai turās iekšā, un kā to visu dabūt labāk ādā, ja, un tad es tev minimizēju visu to, un tāpēc es esmu radījis šo formātu, kad maksimums 3-4 mēnešu derīgums. Pēc 3-4 mēnešiem viņš var arī sākt slāņoties, viņi var sākt slāņoties, sasalstot, viņi var sākt slāņoties, es to godīgi izstāstu, tāpēc, ka man pašai liekas, ka, ja es viņus piekļautu savā kosmētikā, man tas traucēs uz savus ādas, ne savus meitas, var sakot, ko es nelieku savai ģimenei, to es nelieku kosmētikā, ar tādu domu. Nu, tas ir galvenais, kā atšķirās svaigā kosmētika, kā es to definēju, un plus vēl, es vēl tai visā lieku dabīgu kosmētiku var noformulēt arī no dabīgām augu eļām, piemēram, rafinētajām arī var. Viņi skatīsies dabīgi kosmētiku. Bet priekš manis tās ir bioloģiski aktīvās un bioloģiski izcēltas un augti spiestās eļas, kuras jau pašas ir bagātas ar gan vitamīnu, visu, kas viņā ir iekšā. Tātad āda var paņemt to, ko viņai vajag, nevis to, ko mēs izdomājam, ka mēs viņai dosim. Tagad mēs dosim tikai C vitamīnu ar C vitamīnu serumu. Tur īstenībā nekā cits iedzīga vairs nav iekšā. Ja? Nē, mēs viņai dosim to, un viņi paņems, ko viņai vajag. Nu, kāds ir dabā. Tāpat tās ir ekstraktiem, ko es taisu pat no augiem. Ja arī viņi es ielieku, lai viss augs un āda mums paņems to, ko ādai vajag. Kādu ādas stāvokli tu redzi kā ideālu, lai tas serums un krems uzsūktos? Viņš strādātu vislabāk, lai būtu tas efekts, ko tās meitenes mēs sagaidām. Jā, lai tas efekts būtu. Nu, kā, te ir dažādas jautājums jāpagriež otrādāk, varbūt vai bišķiņ savādāk, bet nav tāds ideālais, protams, ādas stāvoklis. Attiecīgi, ir kaut kāds ādas stāvoklis, drīzāk tā.
jāsaprot ir kosmētikas funkcija, varbūt tā no tāda gala jāsāk, ja? Es viņai dodu funkciju. Tad āda, kā jau tu izstāstīji, strādā no iekšpuses. Mēs, kosmētika vispār, ja mēs skatām, ja kāds redzējis atcerās no bioloģijas stundām ādas slāņus, ja tur epiderma, derma, kas tur netiek jau kosmētikai normāli nav jātiek līdz dzīvajai ādai dziļumā. Viņa principā strādā pašā virskārtā, tā ir tā aizsarga kārtiņa, kuru mēs ar kosmētiku būtu jāpalīdz ādai vienkārši sevi aizsargāt. Nu, pa lielam ņemot, ja? Un drusciņ, tātad, tā kā tāds aizvietot to daļu, ko āda pati nav spējusi savu aizsardzību izdarīt. Tā kā tu pateici, ziemā vajag taukus arī ādai. Arī āda paliek kūtra ziemā, un līdz ar to viņa mazāk apgādās sevi ar taukvielām, viņa paši vienkārši nespēja saražot, un viss lēnāk notiek, un tāpēc viņa paliek sausāk arī no iekšpuses, un tad no ārpuses, tāpēc citā barošana vajadzīga. Jo mēs iedodam to papildus lipīdu slānīt, bet tikai mazā augšējā kārtiņām, tāpēc saka, kamēr tu viņu lietos, tikmēr būs efekts, tā pa lielam. Ja ar iekšu neko nedarīs, nekādu ilgstošāku efektu mēs tur ar kosmētiku nav nemaz jādabū. Nav jādabū. Pilnīgi pretējs, pareizs tas domāšanas veids. Kad liekas, es kaut ko izdarīšu, uzlikšu, lai man tas būtu. Piemēram, pagājušajā nedēļā man parādījās sausa augšlūpa. Pirmais, ko es domāju, es ar ratiem staigāju, protams, ka pāri arī šķios visos mīnusos. Un jā, laikam sāls, bet es domāju, nē, bet es uzliku tā kā to arī, man arī tava ir higieniskā lupkrās, domāju, nē. Staigāju to dienu, domāju, nē, paga, sausa āda. Un man uzreiz tā žults plūsma. Viens mirklis, viens vakars, kad es atkal izdaru svarīgāko, no rīta mans lūpas ir labas. Un es nevaru teikt, ka palīdzēja super, tagad bija kaut kāds krēms vai vēl kaut kas, jo viss sākas no iekšpuses. Tieši tā. Pirms tam. Labi, ja mēs runājam par ādu, piemēram, vīrs, viņš tur daudz darbojas arī ārā, un viņam cimdu nav. Viņš saka, man šitie jau pa maz, es saku, varbūt nopērkam jaunus, bet, zini kā, tas nav tā aizskriet pēc cimdu. Viņam tā roka viss aplēsājas. Un skaidrs, ka šajā brīdī es viņam nevarētu teikt, tev tikai žults te ir vainīgi. Tieši tā. Pats nesargā savu ādu ziemā, tas būtu jādara. Un iedod kaut kādus dažus tādus padomus, kā sievietēm būtu jārūpējas par ādu ziemā tagad ārpusē. Es domāju, no ārpuses ādu jāpasargā augstumā. Jā, tātad, ziemā, kā jau es jau pirmīt minēju, pati problēma, kāpēc saka, vajag barošanu, tāpēc kāda paliek tajā kontrastā āda akli stres un tieši sejai, un daļai arī rokām iet tie, kas neiet ārā ar cimdiem. Tātad iekšā ārā ir tas milzīgs kontrasts, karsts augsts, tāpēc visu laiku, kas notiek ādas virskārt, pat it kā sev ģenerē un ražo tā kā tādu veidoto aizsargslānīti un arī siltumu, vai ne siltumu, tā kā slānīti, kas nodrošina to optimālo, kā lai pasaka, tā kā tādu optimālo temperatūru, bet optimālo tādu vidi. Bet viņi paši pie sevis notur ādas virskārtā. Bet, ja, ejot ārā iekšā, visu laiku tāda iziet ārā, aizbūšās kārtiņa, paliek augsts. Ienākam iekšā, atkal kaut kas tur sev visu laiku sajauc to dabisko mikroklimatu uz ādas tiek sajaukts. Un tā āda vienkārši ir visu laiku stresā. Tāpēc arī ārpuses jau. Un iekšējie procesi paliek lēnāki. Un nespēja tik ātri atjaunot, kā ārā, iekšā, ārā. Mums ir jāstaigā uz darbu, vai ne? Un iekšā jānāk vēl staigāt un nespēja atjaunot taisāk. To palīdz tad kosmētika. Tāpēc kosmētikā ir, kad ziemā ārā ejot uzliekam tauku kārtiņu, vai tādu bezūdens krēmiņu, tā viņi saucās, vai putotos sviestiņus, vai kādu balzām, kur sastāvā ir tās saucamās piesātinātās taukskāpes, tās ir tās, kas veido tieši to tauku kārtiņu, aizsarg kārtiņu, okluzīvu un aizsardzību, un ļoti svarīgi, lai tajā krēmā vai kosmētikas produktā ir iekšā arī kāda nepiesātinātāka tauskāpe, tā saucamās, piemēram, naktsvetes ceļu, un tās atkal, kas ies bišķiņ dziļāk, viņas, kad bišķiņ piepildīs to trūkstošo lipīdu slānīt, vai to tauku kārtiņu sauksim, lipīdi ir tauki, ja, kur bišķiņ trūksta jādara, viņi tā kā bišķiņ piepildīs to virskārtiņu, palīdzēs drusku no virspuses. Protams, ne jau dziļāk, bet arī jau būs komfortablāk ādiņai. Lūk, tāpēc, piemēram, tajos krēmiņos, ko es taisu, viņos ir vienmēr iekšā gan tās piesātinātās kaukuskāpes, kas ir šīs viestā, piemēram, kokoseļiņā, viņas ir ļoti labi, ja, un arī kāda naktsvica, kāda vēl cita eļiņa, kas vēl tā kā padies dziļumā, paies ripsvītom un to smuku aizsargās. No lūpām vēl, piemēram, lanolīnas liek klāt, lai viņš jau papildus to aizsardzību, jo lūpas arī vairāk ir pakļauts, mēs vēl nolauzam, un tad ātrāk viņš var satprēgāt, vai ne?
Nu, un iekšā uz nakti tad maksimāli iespējami mitrināt. Iedot tiešām to, kā es saku, sapakot, ja, tu, uzsmidzināt to uz iedūdenīt ar kādu gliterīnu vai kas urejā vai ko es parasti lieku iekšā, jau, jo pats var arī īstenībā sajaukt. Uzliek virs hialuronas sarumiņu, atkal jau dziļāk mitrums tiek un pa virs vēl krēmiņu, kurā ir iekšā eļļiņas, un tas tā kā tā kārtiņa virs kārtiņas un ādiņa tāda pa nakti atcerās, tā kā atkopjās, ja? Nu, tad arī līdz ar to sanāk tāds dienas ritms, un, diemžēl, tas nav ilgstošāks. Mēs saka, iziem ārā, ienākiem iekšā, tas stress ir katru dienu, tur neko nevar mums izdarīt. Laurīna perfekti izstāstīja par to, es klausījos, ko es domāju pie sevis, šitā es meitai mācīšu par ādu. Ja tas identiski tāpat tu izstāstīji, ko es stāstīju par iekšām. Ir vajadzīgs ūdens pats par sevi. Tātad, hydration, jā? Jā, hydration. Ir vajadzīgi arī tātad šie tauki, bet tu teici, kad mēs ejam ārā, ādai ir stress. Tad, kad mēs izejam ārā no sava siltuma, komforta, šobrīd arī ziemas mēnešos ārā, mums ir stress. Tieši tāpatās, kā mums ir jārūpējās par sevi no iekšpuses, izrādās tieši tāpatās mēs rūpējamies arī par savu ādu. Tas ir kolosāli. Tieši tāpat, kā mēs ēdam, ne ar tiem taukiem, ne ar labajiem taukiem ēdienus un visādākus savienojumus. Tieši tāpat tās ir kremi, ko liek no ārpuses, kas arī neatbilst ne uzsūkšanas spējai, ne arī aizsardzībai. Beigās uzliekam naftas produktu un brīnamies, kāpēc jūtos tā, kāpēc jūtos šitā. Respektīvi, krems nav vainīgs, ja ir savs āda, bet viss sākas. Jā, ir vainīgs, ja mēs skatāmies par sastāvu, bet tā formula ir identiska, un tas ir baigi interesanti. Absolūti identiska. Vispār es gribēju, lai tu man pastāst, un lai arī mēs meitenēm pastāstam un saprotam, ka šis februāris vēl ir par aizsardzību, pareizi. Gribās jau tajā saulē, liekas jau, kad, ķersim, bet vēl ir milzīgs augstums mūsu platumgrādos. Ko tu par to vēl gribi pateikt? Par aizsardzību vispār ir kosmētika kopumā, ja? Kā mēs jau sākumā teicām, kosmētika palīdz ādas virsējam slānim, tā būtu jābūt, ja mēs runājam par fizioloģiju kosmētikā, ja? Es jau uz kosmētiku neskatos tikai kā uz fizioloģisko, bet tā ir tā viena no funkcijām. Ja ņemam mēs kā cilvēka daudzdimensionāli būtni, man priekš manas kosmētika nav tikai šī fizioloģiskā daļa, tāpēc man ir svarīgi arī smārža un vispārējais, bet tagad līdz 0 grādiem absolūti tikai un vienīgi ir par aizsardzību pret augstumu. Un ārā nevar iet, ja gribās likt mitrinošas krēmus, tad jārēķinās ar stundu pirms ārā iešanas, jo jūs uzliek zāles, jūs pavērot paši, kad ir laiks mājās, kādreiz pievērst uzmanību, rīt nav laiks, piemēram, kādreiz ir svētdiena. Cik ilgi tā āda vēl tāda mikla, un viņa pilnīgi noteikti ir kādu stundu mikla. Un, teiksim, pamazām, un pēc stundas jau ir drošāk iet ārā. Ilgāk, mazāk nevar. Tas pats ar rokām. Izskries ārā cauri ir. Tas sprēdās un būs, jo tas tiešām ir virsējais ūdens, kas, viņš elementāri sasāst. Jo augstāks, jo ātrāk sasāst. Tā kā izjām ledskapī šodien -19 grādos, ja, viss celdētavā iekāpām. Un līdz 0 grādiem, +4 jau, +4 līdz 0, jo tā robeža, kad āda jau tā kaut kā vēl tiek galā, un tas saslums vēl, protams, nav, bet stress viņa alga ir, tā. Man jau liekas, ka citreiz jau martā, man pat aprīlī ir bijis vārdieni, un 18. aprīlī un ir bijis sniegs, ko meitenes. Jā, absolūti, jā. Tad ārējā kopšana, iekšējā kopšana, iekšējā vide, tas ir sievietes skaistums. Sievietes skaistums, miers, labsajūta, un par to joprojām ir šis februāris. Par sajūtu. Es nezinu, vai es gribēju to vēl kā par rituālu pieteikt klāt, ja tu runāji par emocijām sāki, vai ne? Tad te ir absolūti šis sievietes, ja noreducēju uz kosmētiku, uz fizioloģiju, ļoti daudzām tas vispār neaiziet, tāpēc, ka mēs tās sievietes, kuras ir tāds jūtīgas un ļoti enerģētiskās lietas un emocionālās lietas, mums ir ļoti svarīgi jēga, tāda garīgā varbūt tās, jebkam, ko mēs darām, kaut kādā dvēseliskā. Un
ja mēs viņu noredzējam līdz ādas vajadzībām, ja es noredzētu, ka es ēdu tikai dēļ ēšanas līdzdzīvot, tad man vispār nevajadzētu ēst. Man liekas, man vienmēr bez jārāk, ka man jāēd. Man būtu atkal jāēd. Es tik daudz foršas lietas varētu darīt, tad man nebūtu visu laiku jāēd vai jāņemās tur ar ādu, ja. Ar to ķermeni fizisko ņemties, man tas nav ļoti dabiski personīgi man, ja. Man par to jāpiedomā, par viņu rūpēties tā kā speciāli, jo dabiski man ir skriet un vienkārši kaut ko apkārt darīt jaunas lietas, ja. Vai radīt, vai kaut ko izdomāt un tā. Bet vajag saprast vienu lietu. Tad, kad mēs rūpējamies par savu ādu, par savu ķem, tagad, es vienkārši eju šajā lauciņā uzreiz tieši tas pats, ja. Un mēs to darām ar rokām. Nekādi citādi jūs par ādu nevar parūpēties ar savām rokām, pirkstiem, pirkstgaliem. Un, ko es meitenēm arī sām stāstu, kas man saka, viņas nevar atcerēties, un man nav laiks, bet vienkārši iedodiet savus 5 minūtes, iedodiet sev 5 minūtes un saprotiet, ko jūs darat. Mūsu enerģētiskā būtība, viņa sakoncentrēs mūsu ķermeni, un citur viņai nav kur likties šajā dzīvē. Caur šejiem viņi tikai var tikt zāru. Un kurš ir bijis pie dziedniekiem un redzēt, kā dziednieki dzied, ko viņi dara? Viņi to dara ar rokām, ne ar ko citu. Ar labu kēs skatiem, bet kopumā ar rokām noteikti tas vai ne caur pirkstu galiem mēs varam iedot sev, savu enerģiju, savu dzīvības spēku vistiešākajā, viskoncentrētākajā un visapzinātākā veidā. Un tieši tā arī es daru. Piemēram, tu to krēmiņu, ja, liku uz rokām, viņš smaržīgo sejas krēmiņu. Es saku, meitenēm, lieciet rokā, iesmērējiet šādi un lieciet sev šitādā skaisti seju visu. Jo, bet man aizies krēmiņš rokās, nepatiks, saka, ideāli. Tavs dārgākais, kas tev ir, vienīgais, ar ko tu sev var iedot savu enerģiju. Visu sevi ieliec ar visu plaukstu, nevis pirkstu galiem tā. Mēs ir iemusēju vēl šitā nelēni un tā sāmīju. Un jo lēni ieslēdzās arī nervu sistēma nomierinās. Jūs pārbaudiet, vai mazgā matu šitā, vai jūs pamēģināt apzināt šitā. Pilnīgi tirkas sāk skriet cauri, kā nomierinās nervu sistēma. Tā kā, lūk, tas ir. Un smarža, kas nāk, tu saki tev vasaras smarža. Es esmu vasaras ziedu feja, būsim godīgi. Ja es nemaz nevaru uztaisīt ziemas kosmētiku, jo man ir tikai vasaras pļava, ir mana stihija, tieši pļava, nevis mešs. Tieši pļava un ziedi. Un tāpēc man visi krēmi ir ziedošie un viss smaržo pēc vasaras. Tas tā arī ir. Lēnām ar pirkstu galiem iedodam sev to enerģiju, sev to emocionālu un tai kosmētikai ir iekšā. Ja jūs lietojat šo augu kosmētiku, augu enerģiju, izvēlieties tos augus. Pareizi sakot, mums patīk tie augi, kuri mums rezonē, bet tā tad mēs dabonām atkal saikni, tā ir sazemēšanās. Patiešo veidā sazemēšanās ar šīs zemes enerģijām augiem, ja? Un to mēs visu iedodam. To mēs visu sev iedodam tajā brīdī ar savām rociņām, pirkstu galiem, krēmiem, visu kompleksi. Un tas nostrādājas, nopakojās visos līmeņos. Tā, rituāls, kaut vai 5 minūtes, kaut vai vienreiz dienā un apzināti. Laurīte, paldies, tas bija super, jo tā ir sieviete. Mēs caur visu patīkamo radam rituāls. Tieši tā tam ir jābūt, tā mums ir jārunā, tā mums ir jākomunicē, tā mums ir jāēd, jādzer, tā mums ir kremiņš jāliek. Tieši tā. Labsajūtu, jo labsajūtā atslābinās nervu sistēmu, ķermenim paliek droši, žultsplūsma labi plūst un tek. Un ir skaista āda, un tu jūties ziemā labi, pasargāta, mīļa, sirsnīga, un arī gribas to savus janvāra mērķus darīt. Bet tikai tā mīlīgi, klusā. Un tas sanāk pēc tam tā globāli skaļi, bez tādām skaļām skriešanām. Un paldies tev liels par šo, par ādu, par šo rituālu. Un, mīļie draugi, es to daru ar meitenēm jau 2. gadu. Katru mēnesi, arī šis mēnesis februāris, mums būs par visiem šiem sievietes skaistumu iekšējiem rituāliem, bet galvenokārt būs par to, kā iedarbināt žultsplūsmu, kā ar maziem ikdienas smalkiem rituāliem, tādiem apzinātiem, nomierināt nervu sistēmu, un lai grēmošanas trakts ļoti labi strādātu. Tātad par grēmošanu, par nervu sistēmu, par ieradumiem. Ja gribās pievienojos man slēgtā grupā šajā mēnesī, un ja tu jūti, ka tas ir tev, vienkārši uzraksti man. Bet par foršiem kremiņiem, par tiešām pārdomātiem, man ir vēl arī dezodorants tavs, bez kuras nevaru, kas man ļoti, ļoti patīk. Par to visu pie Lauras piesako Laurai. Laura sūta tādas foršas anketas ik pa 2-3 mēnešiem, ka var pasūtīt atkal jaunu svaigu kosmētiku. Es varu teikt, ka tas ir atradums mums Latvijā. Tā kā Laurai piesako un iegādājies kādu arī no viņas foršajiem produktiņiem. Jā, tagad 10. februāra 2.
Tagad es izsludināšu, februāra otrā pusē būs gatavošana. Nākamā šajā gadā 1. un var pieteikties tagad, jā, un dabūt jau martā 1. krēmiņus. Super. Lauriņa, paldies tev, mīļš. Es negribu Paldies. ilgāk, gribējās, lai 30, 35, 40 minūtes mēs esam iekļaujušās. Liels sirsnīgs tev paldies. Paldies arī visiem, kas šodien mums klausījās. Lai šī informācija strādā, lai ir noderīga un lai mums ir foršs februāris. Lai viņš ir vēl mierīgs, dzīvojam viņu gudri. Paldies. Atā. Atā.